Un tagad ir jautājums par elektrības tirgus atvēršanu mājsaimniecībām. Tagad ir zināms, kā tas var notikt? Tomēr par apgalvojumiem tā ir tāds vecs stāsts par to, ka elektrība vainīga pie metalurgu problēmām. Tā ir ļoti sīka daļa visā tajā viņa problēmu klāstā, tā kā to es tiešām gribētu noraidīt. Kas attiecās uz elektrības cenām, tad es šobrīd ļoti nopietni kā galveno savu prioritāti esmu izvirzījis šo risku mazināšanu, kas izriet no elektrības cenas pieaugumiem nākotnē. Tur ir vairāki pasākumu virzieni. Tas ir gan atbalsta samazināšana gāzes elektrības stacijām, gan citām stacijām, kas darbojas ar atjaunojumiem resursiem, kur ir pārmērības vērojams, un tā tālāk. Tāpat arī valdībā mēs piedāvāsim budžeta paketē skatīt šo elektrības atbalsta fonda veidošanu, kā arī mēs piedāvāsim pabalstu mehānismu masturīgākiem iedzīvotājiem. Jo vēsturiski faktiski nav bijis tāda atbalsta mehānismu tiem cilvēkiem, kuri ir ar vismazākiem ieņēmumiem, nav veidi, kā viņam atbalstīt elektrības patēriņu pusē. Līdz ar ko viss šis pasākumu komplekss ir būtisks priekšnoteikums manās acīs, lai pateiktu, kurš būs tas datums, kad varētu atvērt elektrības tirgu. Diemžēl, tad, kad iepriekš bija runāts par 1. septembru un tā tālāk, tur nebija veikti nec pienācīgi aprēķini toreiz par to, kas varētu notikt ar elektrības cenām, nec bija veikti pasākumi, preventīvi pasākumi, kas varētu šos efektus samazināt. Tas būtībā šobrīd skaidri joprojām nevar pateikt, cik ilgi iedzīvotāji var rēķināties ar esošajiem elektrības tarifiem. Savā ziņā var. Tur ir būtībā divas izvēles. Viens variants ir atvērt tirgu un izbeigt to situāciju, kā vēsturiski ir bijis, diemžēl, kad ir iepriekšējie ministri pieņēmuši lēmumus, ka notiks šķērs subsīdija. Latvenergo šobrīd patiesībā koncerna ietveros šķērs subsidē visus tos patērētājus, kas lieto šo starta tarifu, kas ir 8 centīmi. Tas nesedz pilnas izmaksas. Tas nozīmē, ka uzņēmums to ņem uz sevi. Un tā situācija kaut kad būs jāizbeidz. Vai atverot tirgu, vai Latvenergo nākot jaunu tarifu pieteikumu, es domāju, ka nākamgad šīs cenu izmaiņas notiks. Mans uzdevums ir līdz šim brīdim panākt to, ka valdība solidāri atbalsta tos elektrības cenu risku samazināšanas pasākums, par kuriem es runāju. Cik būtisks un kad varētu būt tās izmaiņas beigās? Par konkrētiem cipariem būs atkarīgs no aprēķiniem. Jārēķinās, ka šis tarifs nākamā gadā, ja viņš tiešām bez tām izmaiņām, kuras es minēju, netiek ielikti resursi elektrības atbalsta fondā un tam līdzīgi, tad es domāju, tas varētu būt šis pamata tarifs, kas ir 10 pār centīmi un vēl drusku klāt. Es domāju, ar kādiem 11 centīmiem ir jārēķinās. Visiem šiem mājsaimniecību lietotājiem, jo es baidos, ka šķērs subsīdijas nebūs iespējams vairs kā līdz šim. Mēs meklēsim veidu, kā palīdzēt masturīgākiem, bet, teiksim, vidējiem maksātājiem tas visticamāk varētu būt tā.